Šonedēļ, 16. februārī, sestdien, Igacentrā notiks pārnovadu uzņēmēju dienas. Šis pasākums jau ir vērtējams kā tradicionāls, un to rīko Igacentras sadarbībā ar Aizkraukles novada pašvaldību. Un man sarunu biedrs būs no domas priekšsēdētājs Leons Līdums, un jautāšu, kā veicās ar uzņēmēju dienas plānošanu, rīkošanu, vai visi darbi jau ir izdarīti, jo sestdiena pat jau minus papēžiem. Jā, tas ir pēc pāris dienām. Vakar godātie Aizkraukles iedzīvotāji. Es varu izteikt tikai gandarījumu un prieku par to, ka darba grupa jau pāris mēnešu garumā ik nedēļu nāk konsekventi kopā un ar vienu uzlabo šī pasākuma norisi tādu kā sagatavošanu. Šis pasākums ietver sevī ļoti daudz ko. Tas nav tik vienkārši, jo vēlreiz ir jāuzsver tā pārnovadu akcents. Tas nozīmē, ka uzņēmēju darbībai kā tādai nevar būt nekādi formālas robežas. Jā. Tā ir tāda uzņēmēju darbība, nav ieliekama robežās. Līdz ar to es pat uzskatītu, ka salīdzinoši ar pagājušā gada pirmajām uzņēmēju dienām, šogad izskatās, ka viss notiks divreiz lielākos apmēros, gan dalībnieku skaita ziņā, gan arī dažādu tādu nianšu ziņā, jo, cik mēs šodien dzirdējām no Igacentra vadītājas Ievas, tad esot jau praktiski pieteikšanās beigusies, tikai tā iemesla dēļ, ka nav brīvu vietu vairs. Jā, tad būtībā jau ir jāatsaka vai arī jāpiedāvā vietas tur kaut kur ārpusē. Tātad atsaucība ir milzīga. Un tas nozīmē, ka mēs esam pareizi varbūt trāpījuši pirms gada, ka šajā laikā, ziemas tukšajā mēnesī, varbūt zināmā mērā, mēs veidojam šādas aktivitātes gan tirgotājiem, gan uzņēmējiem. Un, kā jūs nokļuvāt pie šiem te pārnovadu uzņēmējiem? Es saprotu, ka citu kaimiņu novadu pārstāvi būs, vai jūs to darījāt caur pašvaldībām, vai tieši iefiltrējāties uzņēmēju vidē? Kā notika tā informācijas apmaiņa, jo tiešām ļoti sen jau notiek darbs pie šī, un kādā veidā jūs panācāt to lielo dalībnieku skaitu? Jā, varētu teikt, ka tika darīts viss iepriekš nosauktais. Ja? Tika uzrunāti arī vismaz tuvāko mūsu sadraudzības novadu vadītāji, bet tas, ka būs arī no Krustpils, no Viesītes, no Aknijas novadiem, Madonas novadiem, tas nozīmē to, ka tā reklāma ir uzrunājusi droši vien galvenokārt, internetu. Ar internetu starpniecību, jā. Es zinu, ka tiek izmantots arī Twitteris, kuri mūs novada accounts, jā, es teikšu. Un personīgie kontakti un arī e-pasti, kas tika sūtīti dažādiem uzņēmējiem, gan arī afiši spēlē pietiekami lielu lomu. Tas viss iet tā no mutes mutei. Šīs pašvaldības startē arī ar saviem pašvaldības standiem. Novadi, kas ieradīsies, vai tur ir tikai uzņēmēji, vai viņi būs tikai kā apmeklētāji informatīvajā daļā un baudītāji? Jā, es saprotu, ka 5 plus 6. Aizkraukles novads būs ar tādiem kopīgiem, vairāk vai mazāk nosauktiem standiem, kas apvieno it kā šo novadu uzņēmējus. Jāsaka paldies daudzām pašvaldībām, kuras arī to pietiekami niecīgo dalības maksu ir uzņēmusies samaksāt. No dažām pašvaldībām būs arī pašvaldības pārstāvji, no citām varbūt paši uzņēmēji pārstāvēs šo novadu. Tā kā būs ļoti dažādi. Un es vēl gribētu varbūt pateikt to, ka, ja pagājušajā gadā mēs nominējām galvenokārt lielākos nodokļu maksātājus no mūsu novadu uzņēmējus, tad šogad šīs nominācijas ir visdažādākās, kaut kur apmēram 10 un pat vairāk dažādas nominācijas, kur tiek saskatīta kaut kāda interesanta šķautne mūsu daudzveidīgiem uzņēmējiem, bet pagaidām tas ir noslēpums. Un cikos tas noslēpums tiks atklāts, ja apmeklētājs uzņēmējs interesē tieši nomināciju pasniegšanas brīdis, jo pasākuma laiks ir no 9 līdz 16, tad cikos notiks apbalvošana? Jā, tas, kā mēs esam rakstījuši reklāmās, tas svinīgais atklāšanas pasākums, tad ir 10. Jā, tad tur tā diezgan kompakti centīsimies gan paldies pateikt, gan atklāt šo te pasākumu. Jā, jo patiesi 10:30 sāks semināru bloks, par kuru varbūt tuvāk pastāstīs Anita.
Nu, un es saprotu, ka 12. atkal viens tāds uzmanības mirklis varētu būt, kad mēs novērtēsim standus, tirgotājus, un arī tur būs savas nominācijas. Kādas varbūt novitātes šogad, kā mēs jau ar Ievu runājām pagājušajā sarunā, ka viss akcents tiek likts uz jauniešiem. Varbūt varat teikt, kā jaunieši ir pieteikušies vai ir mērķa auditorija sasniegt? Jā, diemžēl, cik es saprotu, uzņēmējs un gados jaunus ir ļoti grūti atrast. Jā. Tas mums ir tā kā deficīts šobrīd. Protams, var saprast, ka pamatā jau jaunieši vai nu dodas projām, vai arī kaut kur mācās aktīvi. Un līdz ar to uz vietas paliek pietiekami maz, bet te jau ir arī tā baža. Tāpēc arī šogad mēs gribējām akcentēt šo te vājo vietu, varētu teikt, lai jaunieši varbūt atrastu viens otru, lai viņi, tā teikt, nonāktu tuvāk jau nobriedušākajiem uzņēmējiem. Un tas nemaz tik vienkārši nav. Jā, mēs vēlreiz gribētu izmantot šo iespēju uzrunāt ģimnāzijas skolēnus un citu vidusskolu skolēnus, lai viņi no kādiem 10, 30 apmeklē šos kvalitatīvos piedāvātos seminārus, kas ir gan uzņēmējiem, tiem, kas kaut ko dara, gan arī tiem, kas kaut ko mēģinās darīt, jo patiesi semināru kvalitāte šogad, man liekas, stipri atšķirsies varbūt no pagājušā gada. Un varbūt šai sakarā es gribētu vēl par vienu pasākumu šonadēļ pieminēt, kad šo piekdienu 15. Tie iedzīvotāji, kuri nebūtu saistīti ar darba pienākumiem, kuri ir brīvāki, varbūt mūsu pensionētā iedzīvotāja daļa varētu aiziet līdz Bērzu un Jaunceltnes ielas krustojumam, tātad uz mūsu lielāko Maksimu, bet šī krustojuma pusē virzienā uz mūsu parku, kas ir pie Arodu vidusskolas. Tur tātad gaida pārsteigums pilsētas iedzīvotājs un mūsu viesis, jo tiks atklāts viens tāds interesants un izmēros pietiekami liels vides, arhitektoniskās vides objekts, ja tā pareizi. Tāds kā pārsteigums no jauniešiem pilsētā. Jā, interesanti šī pārsteiguma tapšana. Tātad tas ir brīvprātīgais darbs, ko ieguldīja jaunieši no, varētu teikt, visām mūsu mācību iestādēm. Kā līderis tam visam bija Agita Reisa Nielsen, kā ideiskais līderis, bet mēs esam ļoti pateicīgi arī metāla māksliniekam Antam Brimerbergam, kurš kopā ar šiem jauniešiem ir izveidojuši patiešām skaistu pārsteigumu, un es domāju, daudz aizkrauklējuši būs pārsteigti un izbrīnīti. Pašvaldības līdzekļi arī tiek izlietoti šī vides dizaina objekta veidošanā? Es domāju, ka ļoti, ļoti maz. Būtībā tas ir vairāk dažādu uzņēmēju un dažādu ziedotāju salikts kopdarbs. Un par to paldies jāsaka visiem, kuri ir ielikuši ārtavu šī objektu izveidē. Bet vēl nenosauksim, kas tas ir, saglabāsim intrigu. Jā, es zinu, ka arī uz IGA centru ieradīsies pārstāvi grupa un šajā atklāšanā prezentēs drusciņi šo objektu. Jā, es domāju, tur tieši šī te atklāšanas pasākuma otrajā pusē būs tāda neliela, droši vien efektīga prezentācija par to, kā tas notika šī atklāšana, kā arī droši vien šis vides objekts tiks parādīts, bet arī tas mums visiem ir noslēpums. Bet filmiņi būs interesanti, mēs paredzam. Varbūt mēs varam vēl uzrunāt jauniešu auditoriju, kuri nav sadzirdējuši, ka uzņēmēju dienās akcents tiek likts uz jauniešiem, zvanīt Ievai Erdmanei un piedalīties jauniešu stendā ar savām uzņēmēju darbības aizsākumiem. Varbūt kādam ir mājās kaut kas izveidots un ir kādas idejas par to. Jaunieši tiešām vēl var pieteikties šajā pasākumā. Pārējiem tā kā laikam Ieva teiks nē, jo visas tirniecības vietas ir jau aizpildītas, tā kā dalībnieki saicināti.
programma ir apstiprināta, reklāma ir pietiekami laba. Atliek cerēt, ka laiks būs labvēlīgs, zvaigžņu stāvoklis un viss izdosies. Varbūt vienīgi jautāšu jums tā personīgi, ko jūs sagaidāt no šīm IGA centrā notiekošajām uzņēmēju dienām, kādu rezumē par to, kas būtu tādā labā variantā, ko mēs varētu pašvaldība iegūt no tā? Es domāju, ka pozitīvām emocijām jābūt pirmkārt jau mūsu iedzīvotājiem, gan tiem, kuri kā uzņēmēji tur piedalīsies, kuri kā amatnieki tur piedalīsies, gan arī tiem, kuri kā pircēji, kā vērotāji, kā dalībnieki piedalīsies. Es domāju, tas tāds jauks, kvalitatīvs sestdienas pavadīšanas laiks varētu būt veselas dienas garumā, un es domāju, ka arī nākošgad noteikti mēs domāsim par šādām uzņēmēju dienām. Nevelti šo sestdienu tad arī būs tādas īsas aptaujas, kur apmeklētāji varēs izteikt viedokli par esošo un arī kaut kāds priekšlikums par to, ko varētu vēl uzlabot. Es domāju, tas tāds atskaites punkts var veidoties gadu no gada uz to brīdi. Mēs varam redzēt, kāda ir bijusi šī izaugsme, pilnīgi arī šo uzņēmēju un dalībnieku sastāvā. Es domāju, ieguvēji būs visi, ja? Noteikti. Jebkurā gadījumā tagad godātie aizkrauklieši sestdien dodamies uz IGA centru. Visi. Jā, paldies par sarunu. Tātad 15. datumā 15. mēs tiekamies krustojumā, atklājam vides objektu, un 16. no 9. IGA centrā atvērt visiem apmeklētājiem, un līdz 16. notiks šīs uzņēmēju dienas. Arī Aizkraukas televīzija viesosies, un droši vien būs arī pēc pasākuma. Viena no ļoti populārām aktīvās atpūtas vietām Aizkrauklē ir Aizkraukas sporta centrs. Un, lai mēs nepaietu tam garām, pagājušajā nedēļā sporta centrs ir ieguvis jaunu, brīnišķīgu, tādu, var teikt, gaismas izkārtni. Vai tā ir taisnība? Jā, labvakar. Tā ir taisnība, ka pagājušajā nedēļā mums tika uzstādīta izkārtne, lai labāk varētu atrast sporta centru. Vai ir bijis tā, ka kāds nevar atrast? Pie jums brauc tik daudzas komandas no visas Latvijas un tiešām pabrauc garām šai lielajai mājai? Diezgan bieži tā ir bijis, ka daudzas komandas brauc uz spēlēm vai meklē mūsu iestādi un atrod ledushalli un aizbrauc kultūras nam ir bijuši pat tādi atgadījumi un konkrēti hallē vairākas reizes garām pabrauc un nevar atrast, un tādēļ vajadzēja tādu izkārtni arī uzstādīt. Īpaši ziemā, tumšajā laikā, un ļoti tiešām jums notiek aktīva dzīve, un arī šis vizuālā reklāma noteikti padara mūsu pilsētas seju skaistāku. Un kas tad notiek pašā namiņā iekšā, kuram tik skaists uzraksts, kādi jaunumi sporta centrā? Sporta centrā, kā vienmēr, notiek pasākumi, gan treniņi. Un šis mēnesis arī ļoti bagāts ar visiem pasākumiem, un arī svarīgi ir tas, ka šajā mēnesī noslēdzas čempionātu volejbolā, gan basketbolā, kas jau ir ilguši jau vairākus mēnešus, un šomēnes viņi noslēdzās, un arī turpinās Nacionālās līgas spēles, un veterāni mūsu spēlē, gan florbolisti spēlē, ļoti daudz pasākumu, un lai viņus visus nosaukt, mums te vajadzētu par katru runāt ļoti daudz laika. Kas tev pašam vairāk pie sirds, kas tev patīk vairāk vērot volejbolu, basketbolu turnīri, kuri tev liekas vislabākie? Faktiski es tā neizdalu, es eju uz visām pasākumiem, mēģinu iet, un man visi ir interesanti pasākumi. Jūt līdz tikai savējiem, vai ir kāda iebraucēja komanda, kas ir tava favorīta? Praktiski, ka spēlējam savējiem pa savējiem mēs jūtam, un iebraucēji jau ir iebraucēji. Tā ir, bet varbūt ir kaut kas īpašs, ko mēs varam teikt, tas, kurš nekad nav bijis sporta centrā, uz ko vajadzētu obligāti atnākt, kas varētu būt tāds interesants. Obligāti vajadzētu apmeklēt pasākumus, kā jau tie, kas nav bijuši, var atnākt pastīties sporta centru, es pats varu izrādīt, ja kādam ir interese. Un var apmeklēt nodarbības, gan vingrošanas, gan treniņus. Tagad pie mums arī notiek boksa nodarbības. Tas jauns, kas nav bijis pirms kāda laika, gan ir vingrošanas. Ir divas vadītājas, kas vada mums vingrošanas. Katru dienu sanāk, kad ir pieejams šis pakalpojums. Ja netiek pie vienas, tad pie otras vadītājas var. Un boksa treniņi, karatē treniņi notiek, un ļoti noslogots mūsu tās. Pakalpojumu klāsts paplašinās ar katru dienu. Praktiski jā, un tie laiki mums ir arvien mazāk pieejami, jo arvien vairāk uzņēmēji ir aktivizējušies, un
īrēt mūsu laikus piedāvātos, un gan jaunieši nodarbojās, un mums ļoti maz tie laiki palikuši, ko piedāvāt. Arī iedzīvotāji parasti nāk tagad ar fitnesa zāli mums, kā mēs pirms janvārī nolēmām, kad būs atvieglojumi pensionāriem, tad pensionāri diezgan daudz arī apmeklē un ir apmierināti. Viss ir kārtībā ar pensionāri arī. Saki, lūdzu, kurā vietā var par jums atrast informāciju par jūsu darba laikiem, piedāvātajām lietām? Nu, tas ir mūsu mājaslapā, bet viņa vēl top, joprojām tā mājaslapa top. Atsevišķi mājaslapa sporta centram būs? Jā, nē, mums atsevišķi nebūs, mums būs kopēji. Aizkrauklas mājaslapā iekšā? Tā kā visiem, tāpat kā ar kultūrai, un visiem mums būs www.aizkraukla.lv var atrast visu informāciju par sporta centru, kur, kad, cikos, kas notiek. Nu, pagaidām tā informācija tiek pilnveidota un to materiāli tiek likti, un ar laiku cerams, kad viņa būs pilnveidota. Domas vēstīs un visur citur arī droši vien. Vienmēr gribas pajautāt, vai stadionā joprojām notiek slidošana un slēpošana? Nu, tagad laiks ir atkusnis, tad tā slidošana ir kā ir, bet slēpo diezgan aktīvi, gan stadionā mēs esam ierīkojuši tagad apgaismojumu, lai cilvēkiem vakaros var redzēt, jo bija ļoti liels pieprasījums un sūdzējās, ka vakaros nāk paslēpot, bet nekā nevar redzēt. Bet tagad mēs uzlikām apgaismojumu, lai kaut drusku redzams, bet slidotavu, ja būs sals, tad arī protams, mēs to laukumu uzturēsim kārtībā, liesim ledu, lai slidot gribētāji varētu iet slidot. Un arī nākotnē domāsim par inventāru, lai mēs varētu piedāvāt tiem, kam nav, vai slēpes, vai nūjas, vai slidas, lai varētu piedāvāt arī mūsu iedzīvotājiem. Noma, tas būtu ļoti laba lieta. Daudz prasa to, jā. Tā kā par to jūs varētu padomāt tiešām. Vēl viens jautājums. Agrāk jūs arī stāstījāt pats par to, ka domājat otrajā stāvā, nu tur, kur bija paredzēts ierīkot kafejnīcu, kad meklējat uzņēmējus, vai ir kāds atsaucies un vai ir cerība, ka nākotnē tur tomēr būs kafejnīca? Nē, nu tā kafejnīca jau darbojas, jau mēnesi, viņa ir uz izbraukumu tā kā tirdzniecība, kad pasākumi notiek, tad viņa arī tur tā kafejnīca ir piedāvājums. Ir sākumā tāds, kāds viņš ir, vienkārši tiks uzlabots tādēļ, kad uzņēmēji tikko sākusi darboties, viņa skatās, kā mums ir, kuros laikos un kad labāk tie cilvēki apmeklē. Ko viņa saka, vai nāk tie cilvēki kaut ko pirkt, vai būs izdevīgi tur iekārtoties uz ilgāku laiku? Nu, tas viņai pašai jāprasa, vēl mēnesis tikai ir pagājis. Ļausim viņai pastrādāt, tad mēs noteikti aizbrauksim pie ciemos arī tur ar interviju. Jā, es cerams, ka viņai viss būs labi un kad arī iestie cilvēki, jo tas ir nepieciešams, jo atbrauc cilvēki no citām pilsētām, viņi arī grib uz vietas iedzert tēju, kafiju vai kādu bulciņu iest, kā parasti citos sporta centros tā ir, kur visur mēs esam braukuši, pārsvarā lielāko daļu, šis pakalpojums ir pieejams. Nu, ļoti liels prieks dzirdēt par jūsu jaunumiem, lai jums veicās, un sporta dzīve Aizkrauklē sit augstu vilni, apmeklējam sporta centru. Paldies! Paldies!